Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. nodaļas, kur 5. pantā apustulis raksta: Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nedz naktī, nedz tumsai. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies šajā brīdī, ka Tu mūs atkal stiprini ar savu klātbūtni, kas sniedz mūsu dvēselēm visdziļāko mieru un piepildījumu. Mums var piederēt visa pasaule, bet ja mēs nejūtam Tavu klātbūtni un Tavu darbību, ar to vienalga ir par maz, jo Tu esi mūsos ielicis vietu Tavam garam, Tu esi radījis mūsos telpu Tev pašam, un neviena lieta, un pat visas lietas kopā nevar šo telpu aizpildīt. Bet ja Tu mums esi, ja Tu ienāc mūsos, tad Tu ar savu bezgalīgo dziļumu un plašumu patiešām mūs piepildi un dod mūsu dzīvē kādu pavisam cita mēroga, mērķi, jēgu, saturu. Tevī, Kungs, mēs atrodam atbildes uz to, kas mēs esam un kāpēc mēs dzīvojam. Un tad ir tā, ka pat ja mūsu dzīvē ir kādas grūtības un izaicinājumi, mēs vienalga saprotam, ka dziļākajā būtībā esam saistīti ar Tevi un nekas mūs nevar izraut no Tavas rokas. Tāpēc, Kungs, mēs pateicamies, ka mums ir atkal iespēja Tevi lūgt, ir iespēja apzināties, ka Tu esi klāt. Tur, kur mēs katrs esam, tik dažādi cilvēki, katrs ar savu dzīves stāstu, mēs tomēr piedalāmies pie tā visa, ko Tu šajā pasaulē dari un veido. Un katram no mums Tu esi pieejams, un katru no mums Tu gribi ieaicināt šajā sarunā, šajā savā īpašajā klātbūtnē. Mīļais Kungs, mēs apzināmies, ka Tu esi klāt tāpat kā šī pasaule ir pilna ar kādiem neredzamiem stariem un viļņiem, un tomēr tikai tad, kad mēs pieslēdzamies šiem viļņiem, mēs varam tos sadziedēt. Tāpat arī Tava klātbūtne piepilda ikvienu mirkli, bet tikai tad, kad esam ar atvērtu sirdi, kad mēs mācamies Tevi lūgt un Tevi saskatīt, tad mēs arī īpašā veidā piedzīvojam, ka patiešām Tu ar visu savu mīlestību, gudrību, ar visu savu patiesumu, Tu esi pieejams katram no mums. Un Tu esi arī šeit, arī šajā mieklī, kur mēs katrs esam. Mēs pateicamies arī šovakar, ka Tu mums atgādini, kas mēs esam, ka mēs esam dienas un gaismas bērni, Tavi bērni, ka nepiedaram tumsai, nepiedaram naktī. Nevis esam nebūtības, bet Tavas radīšanas brīnums. Tu esi mūsu izveidojis, un gan fiziskā, gan garīgā nozīmē viss, kas mēs esam, ir Tava dāvana. Mēs apzināmies, Kungs, ka no Tavas mīlestības, no Tava spēka mēs dzīvojam un esam. Un tāpēc Tu gribi, lai mēs līdzdalam to, ko no Tevis sadzirdam, lai mēs to tālāk izpaužam šajā pasaulē. Māci mums šo gudrību, Kungs, ka tas ceļš, kurā Kristus mūs aicina, neliek mums tēlot to, kas mēs neesam, cerībā, ka mēs tādi būsim, bet tas liek mums apzināties, kas mēs īstenībā esam. Tas liek mums lūgšanā un Tavu vārdu uzklausīšanā saprast to visu, ko Tu mums esi dāvinājis, lai tad mēs no šīs pilnās sirds varētu darboties. Ļauj, Kungs, ka arī šovakar mūsu sirdis tiek piepildītas ar Tavu klātbūtni, ar Tavu mieru. Lai mēs esam gaismas bērni, jo Tu esi gaisma, kurā nav nekādas tumsības. Mīļais Dievs, arī šovakar mēs ieliekam Tavās rokās visu, kas mūs abēdina, kas mūs satrauc, tās lietas, kuras mums traucē stāvēt Tavā priekšā. Mēs lūdzam piedošanu par visām tām lietām, kur mums tas nepieciešams. Mēs lūdzam Tavu žēlastību sev un daudziem citiem, bez kā mēs nevarētu izdzīvot un pastāvēt šajā pasaulē. Mēs ieliekam Tavās rokās gan mūsu zemi, gan šo laikmetu un visu pasauli, un ikvienu radību un ikvienu būtni, kas šajā pasaulē ir. Lūdzam par visiem, jo tas mums atgādina, ka Tava mīlestība caurstrāvo šo pasauli,
Un reizē to ir nepieciešams piedzīvot aizvien vairāk un vairāk. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pastāvēt un kā mums var kaut kas izdoties. Jā, bet pār visām lietām, kungs, šovakar to lūdzam, lai mums vienmēr ir redzama tava gaisma, lai mēs varam šajā tavā gaismā priecāties un dzīvot, tajā iekšējā gaismā, ko nekas mums nevar atņemt, tajā gaismā, kas ir tavas mīlestības apziņa, kas ir tavas mūžības klātbūtne šai pasaulē. Un lai tā mūs piepilda, kungs, ka visos mūsu darbos un ceļos tas kļūst redzams dabiski un nepiespiesti. Tev mēs uzticam visu sevi šai vakarā. Mēs lūdzam pēc tava miera un spēka un iespējas atkal celties un dzīvot tavā gaismā, kā taviem bērniem. Bet pār visām lietām lūdzam tevi tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.